Nu, šeit, kurš gan neredz šo te etnogrāfisko pārnesi, ja? Šī tehnika ir tiešām ļoti sena, ja? Tas ir no Latvijā viņa bijusi jau noteikti jau arheoloģiskajos laikmetos. Un kas vēl ir par tāšu lietām runājot, ir tā, ka tāsas atšķirībā no plūgu groziem ir ļoti elastīgs materiāls. Ja, teiksim, man gribētos tagad kaut kur aiziet šitās somas pasēdēt, pasēž, pieceļos, ej tālāk. Viņai nekas nenotiek, vienkārši ņem sakārto un iet tālāk. Un būtībā, ja es tagad, kāpēc man nav pabeigts, es gribēju te uztaisīt to ādas kabatu, bet šitie te ar visām tām rociņām, jā, faktiski viņi ir pat aizno liekama mūsu etnogrāfiskajos fondos. Ašiņa, kur nekas nav ne jāpieliek, ne jāatņem. Es uzskatu, ka viņa ir ļoti, ļoti interesants mūsdienīgs aksesuārs. Es nezinu, gan kā pludmales somai, ka vasarā vispār pie kaut kāda lina tērpa vai kā. Te nav ko pielikt, vai ne? Bet es tomēr gribēju pielikt, ja? lai būtu kabata un lai viņu varētu aiztaisīt. Arī, lai nav tā, ka tā soma visu laiku vaļā stāv. Es šo tehniku māku, bet šis nav mans darbs. Man stāv šīs te bērza tāšu slokšņu, tādi kamoli mājās un gaida manu, kad es varēšu piesēsties pie šīs te darba.